3 mēneši bez īres maksas un ar policijas palīdzību izlauz dzīvokļa durvis. Tā beidzās kāds stāsts, kur kāds vīrietis ielika sludinājumu, ka izīrē dzīvokli. Pēc tam saņēma zvanu no kāda čaļa, kurš teica, ka labprāt īrēs to dzīvokli. Likās diezgan sakarīgs, nosauc arī savu darbvietu un iedeva telefonu numuru, kur zvanīt viņa bosam, ko arī izīrētājs izdarīja, piezīmēja, paprasīja, vai šis cilvēks ir atbildīgs darbinieks un vai nekavē darbu, vai vispār ir sakarīgs cilvēks. Visi zaļie karogi, viss kārtībā. Labi. Izīrēja šim čalim. Drošības naudu iemaksāja, bet tad sākās problēmas. Sāk nemaksāt komunālos, nemaksāt īri, maksāja tikai elektrību un internetu, lai tos viņam neatslēdz. Un problēma, ka pēc Latvijas likumdošanas izīrētājs nedrīkst iet īrnieku telpā, pat ja tas dzīvoklis pieder viņam. Un principā izskatījās, ka maz ko viņam var izdarīt. Sāka viņam draudēt, ka izliks viņu no dzīvokļa, bet realitātē to ir grūti izdarīt. Beigās sāk rakstīt iesniegumus policijā, ka šis cilvēks nemaksā īri, un beigās ar lielām pūlēm dabūja ārā cilvēku no dzīvokļa. Un odziņa visam beigās izrādījās, ka viņš tur visticamāk tirgoja arī narkotikas. Un arī viņa darba devējs izrādās nebija nekāds darba devējs, bet viņa čoms, kurš vienkārši sastāstīja labas lietas par viņu. Bet kā pasargāt sev no šādiem īrniekiem? Ir jāpārbauda informācija par viņu no neatkarīgiem avotiem. Tu nedrīkst prasīt informāciju viņam pašam, jo loģiski, ka viņš stāstīs tikai labāko par sevi. Ja tev nav nekādu kopīgu draugu ar viņu vai arī uzņēmums, kurā viņš strādā, nav zināms, labāk pasargā sev no problēmām un neizīrē viņam dzīvokli. Ja tev ir kāds stāsts par nelabiem īrniekiem, ierakstos komentāros, bet es rīt 21. aprīlī 9 no rīta Radio Star FM stāstīšu vēl dažādas gadījumus par netik foršiem īrniekiem un par to, kā no tādiem izvairīties. Un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.